Te ir gan diezgan tumšs. Viena no šīs mājas vērtībām ir šīs pagrabs, kuros ir kāpos skābēšanas mucis izveidots padomu laikā. Un es ļoti ceru, ka nākotnē mēs varētu vienu vismaz no šīm mucām atjaunot kā kāpos skābēšanas mucu, kurā mēs varētu parādīt, kā kādreiz tas ir darīts, smērējot gar malām ar vasku un mīcot ar kājām šos kāpos. Bāru mēs izveidojām šī telpā, jo mēs uzskatām, ka arī ēkas pirmsākumos šeit ir bijis kroga telpa, kā jūs redzat šajā atvērumā, kurš šī sienā jau ir bijis, bet laika gaitā viņš ir bijis aizmūrēts un atrodot viņu, mēs viņu atjaunojām, izņēmām ārā ķieģeļus un izveidojām bāru šai pus sienai. Šīs mājas atjaunošanā piedalās arī vietēji iedzīvotāji un mūsu draugi. Kā man virs galvas ir skurstenis, to mums uzdāvināja draugi uz mūsu 7 gadu kāzu jubileju. Viņi mums teica, ka atbrauks kurjeris, atvedīs mums dāvaniņu, un dāvaniņā bija paleta ar ķieģeļiem. Un, kad mūrējām šo skursteņu galvu, tad mēs katra dāvinātāja vārdu ierakstījām, katra savā ķieģelī. Latvietim ir tas teiciens, ka tas ir tāds notikums, kurš ir jāiekst skurstenī, tad mēs to paņēmām diezgan burtiski. Un tā, paldies viņiem! Šī ir mūsu lielā atpūtas zāle, kurā notiek dažādi pasākumi un koncerti, viesības, dzimšanas dienas, kinovakari, vienkārši sanākšanas, kā arī šeit notiek nakts pasākumi. Ir koncerti, arī reivi pasākumi, un telpa ļoti transformējās. Šeit var darīt visu, kas vien ienāk prātā. Kā ir bijuši pasākumi, kuros šī telpa ir sadalīta 3 lielās daļās. Šeit ir bijusi uzbūvēta telta viņā, kur atpūsties, arī kāpēc nevarētu teltī gulēt iekšā, ne tikai laukā. Īpašās lietas šī vietā, ko mēs darām, mēs mājā izmantojam lietas, kas ir pieejamas apkārtnē un kurām ir kaut kāda vērtība. Piemēram, kā šī bāra lete ir atvesta no Kalvenes 100-gadīgas vecas nojauktas mājas, un mēs viņiem esam iedevuši otro dzīvību, kā arī šī bāra lete ir 69. gada ražojums tepat Kuldīgā rūpnīcā Vulkāns, kas katram tajos laikos mājā ir bijusi. Bet, lai nebūtu jātērē mūsdienu resursi jauni, tad mēs vairāk vai mazāk izmantojam vecas lietas un dodam viņām otro iespēju. Un mēs to darām, man šķiet, lai dzīvē būtu interesanti, lai būtu ar ko nodarboties. Šis tāds ļoti liels hobijs mums ir. Es gribētu, varbūt, lai mēs šeit būtu varbūt pat vairāk cilvēki. Lai cilvēki šo vietu izvēlētos kā savu māju vietu, jo šeit ir ļoti skaists apvidus. Un ne tikai atbraukt šeit ciemos, bet arī šeit palikt uz dzīvošanu.